Toto Wolffs ir saglabājis visus savu pagājušā gada čekus un iesniedzis to vidu deklarācijā. Un šogad viņam tas ir atmaksājies, Kristēr. Kimi Antonelli ir kļuvis par otro visu laiku jaunāko uzvarētāju Formula 1 vēsturē. Un sveiciens visiem atpulcēju skatītājiem un klausītājiem. Nenopietnākais Formula 1 podcasts atkal kopā ar jums. Šajā epizodē, Kristēr, mēs parunāsim par cenzūru Formulā 1, par to, kā plānots uzlabot tehniskos reglamentus, to, kā gāja, protams, Ķīnas Grand Prix, un izrunāsim daudz ko citu nopietnu un vairāk jau nenopietnu. Oligarhu cīņas un visu kaut ko vēl. Tā kā, jā, turaties ar mums un būs jautri. Turaties ar mums. Kristēr, vai tu redzēji, kā Maks Verstapens gatavojās jaunajai sezonai? Ar ko viņš nomainīs simulātoru uz Nintendo Switch? Iespējams pat nenopietnāko spēļu konsoli, kas ir, jā. Viņš arī labi izteicās preses konferencē, kur viņš teica, ka viņš ar sēnītēm viņam iet ļoti labi. Līdzīgi tā kā man ar sēnītēm arī ļoti labi iet. Tikai citādāk, bet labi kopumā. Vēl esot jāpiestrādā pie zilajām bruņu rupuču čaulām, bet tur ar akmeņiem neiet tik viegli. Es īsti neesmu spēlējis pats to spēli, bet izklausās pēc Formula 1 2026. gada reglamentu. Tu neesi nekad spēlējis Super Mario Kart? Pāris reizes, bet tur ko tie Blue Shell dara un ko tie mushroom dara. Un mushrooms ko dara? Mushrooms, man liekas, power-ups vai kaut kas tāds. Power-ups vai kaut kāds halucinācijas sāk rādīties? Power-ups, principā. tieši tā arī ir. Nu. Bet par šo situāciju man bija nedaudz sarūktinājums sirdī. Ceturtdien man šeit darbā sēdēju un vienā brīvā brīdī izdomāju paskatīties. Šķiet, kad sēdēju darbā. Šķiet, ka es biju darbā tajā brīdī. Nevar zināt, vai sēnes jau bija es, protams, noskatījos, gatavoties weekendam, vajadzēja sākt savu fantasy komandu un, protams, skatījos šīs braucēju intervijas, kas ir katru reizi pirms posma, kur sēž 3 un 3. Un es nostājos to pirmo interviju, un tā bija 18 minūtes, un skatos otru, un domāju, kāpēc tā ir 9 minūtes tikai, kurā bija Maksis Albons un Bortoleto. Un izrādās, ka šis komentārs, ko Maksis ir teicis par šo Nintendo Switch un simulātoru nomaiņu, tas bijis izgriezts no oficiālās intervijas. Un arī pēc Melburnas parādījās vairāki, principā visi podcastu vadītāji, visi žurnālisti, kas ir YouTube žurnālisti, kuriem es sekoju līdz, bija aprunājuši un iztirzājuši to, ka pēc Melburnas Grand Prix Formula 1 šos te visus sliktos komentārus vai sliktās fanu atsauksmes pēc sacīks, tas bija komentāri Twitterī un Instagramā tika dzēsti, tika pirkti boti, kuri raksta labos komentārus. Viens bots ir Lewis Hamiltons arī, kas nopirkts. Es domāju, tur Dominikālī vienkārši ir Lewis paņēmis paspārnē. Un man šis viss uzvedināja savā ziņā, man gribējās salīdzināt Formula 1 šo te kontentu sociālajos tīklos līdzīgi kā ar White House propagandistiem video jaunajiem. Tu esi redzējis tos? Es neesmu redzējis, es klausījos podkastus, kur par viņiem runā, bet viņi esot ļoti briesmīgi. Ja? Es uzlikšu, lai visi redz, bet principā, kas viņus vieno, kā es viņus savilku kopā, tad gan šis mūsdienu Formula 1 mārketings no vienas puses un otras puses gan šis militārais saturs, ko White House liek iekšā Baltais nams savā oficiālajā Instagram kontā. Viņi izmanto content gamification. Es pat nezinu, kā viņi iztulkot latvisku, vai tāds iztulkojums vai jaunvārdi būs. Es domāju, pat labāk nemēģināt. Bet content gamification, un viņi šo te digitālo saturu, viņi sagroza realitāti tajā digitālajā saturā, lai ar mākslīgu drāmu, kas varētu būt Formula 1 gadījumā Drive to Survive, šī sakruķītā bišķiņa drāma un šis sakruķītais kontents sociālajos tīklos ar tām visām Kolapinto, kur Kolapinto taisnē brauc, un tur ir top speed uzlikts, un tad... Un, diemžēl, viņi neparāda to, kas notiek tajā taisnes otrajā pusē. Viņi cleverly, tipa. Viņi sakruķī. Jo, lai ar šo te mākslīgo drāmu viņi piesaistītu jauno skatītāju auditoriju, arī gados jaunu auditoriju,
Un līdz ar to autentiskums un notikumu tātad nopietnība tiek aizstāta ar stimulējošiem efektiem, sterilizētiem tēliem, un viss ir pamatā. Viss, kas mums bija svēts, vairs neeksistē. Nu jā, galvenais ir hype, pumpēt iekšā un atalgot skatītājs tūlītēji dopamīnu. Un White House gadījumā šī stratēģija pārvērš to, principā brutālu karu vai F1 gadījumā sarežģītus procesus par viegli patērējamu kontentu, ko tu vari atver. Tu atver savu Instagram un tu skaties, kā White House spridzina tur Irānā. Civiliedzīvotājs. Man ļoti interesē, kā tu šo savilksi. es jau savilku šajā tādā ziņā, kad Formula 1 arī tiek cenzēts un padarīts par vieglāk sagramojamu saturu skatītājiem. Un viss, ko es vienkārši gribu pateikt ar šo, piemēram, arī viena lieta, kad mēs vairs nedzirdam visus braucēju radio sacīkstes laikā. Kāpēc? Jā, tik selektīvi šobrīd, jā. Un, kā man tas atausa atmiņā ar to pēdējo cenzūru, kas notika Formulā 1 ar tiem visiem gradzeniem un ķēdēm. Atceries, ka bija Hamiltons atnācis preses konferences. 6 pulkstiņiem, jā. Jā, viss, ko es gribu pateikt. Es vienkārši gribētu aicināt skatītājus saglabāt savu kritisko domāšanu, turēt acis un ausis vaļā, jo man, Formula 1 ar šo gājienu, ar šo cenzūru sāk līdzināties bišķi tādai Ziemeļkorejai, kur... labi, es saprotu, jēlībām nav vietas... Labi, nelamājamies interviju laikā. Mašīnā, man liekas, tas ir piedodami. Mašīnā nē, bet interviju laikā jā. Jā, intervijās nelamājamies, mašīnā, ko darīt? Labi, tev ir vēl kaut kas? Jā, es vienkārši gribēju pateikt, ka konstruktīva kritika vienkārši ir laba lieta, un, man liekas, viedokļu dažādība ir arī laba vieta, un Formulai 1 vajadzētu vienkārši to paņemt uz žokli kārtīgi un visu neņemt tālāk, tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka lielas korporācijas tā nekad nedarīs. Jā, protams, bet un šis arī, lai nav viss slikti LV, tad es domāju, ka ātri šitas izmainīsies ar to, ka gan no komandu pusēm tiks sakrutīts mašīnas labāk, gan no Formula 1 iespējams tiks sakrutīts reglaments kaut kādā veidā, labāk, saprotamāk. Īstāk laikam. Man liekas, vēl joprojām nav pagājuši nemaz tik daudz laiks jaunajā sezonā, bet laikam tas vārds sintētiski ir, manuprāt, ļoti lēri raksturo šo sezonu apdzīšanas un visas darbības uz trases, un arī laikam tagad ar to cenzūru. Un ar to cenzūru man lielākā problēma ir tāda, varbūt, ka vispār, ka viņa eksistē, bet arī tāda, tā ir ļoti neveiksmīga cenzūra. Zini, Ķīnā vai Ziemeļkorejā, tev ir cenzūra, un tu tiešām nezini, kas notiek tur ārpus pasaules. Šeit visi ir redzējuši Verstappen izteiciens par Super Mario, par tiem bruņu rupučiem. Šobrīd visi piloti šos terminus arī izmanto. Sergio Peres, to teica, laikam sacensības laikā pat bija radio izgriezums, kur viņš to teica, es pameklēšu. Bet visi izmanto... Leclerc teica, it feels like a mushroom. Un Leclerc teica pirms intervijā, vai ne? Vai pēc intervijā? Viņš brauc Melburnā un teica to. Čeko arī to pieminēja šīs mushrooms, šo teicienu, ko Maksis teica, bet viņu izgrieza un tipa cenzē, bet visi redzēja to, visi redzējuši to tāpatās. Ir klejo tā kā internetā video neskaitām tieši ar šo izgriezumu, un tāda ļoti neveiksmīga cenzūra, un manuprāt, šis ir ļoti slikts bad look vispār F1. Tā kā, es pieņemtu šo cenzūru, ja viņi būtu tādi Ziemeļkorejas vai Krievijas tur līmeņi, zini, tāda, tā kā mums nav. Tad tu pieņemtu, jā. Tāda, zini, kā vismaz veiksmīgi. Šeit mēs cenzējam, bet visi zina tāpat tās taisnība. Un tas, kā korporācijai, kā F1, man liekas, izstās vēl sliktāk pa virsu tiem visiem reglamentiem, par kuriem tur, tiešām izstās, ka Hamiltonam un Džordžam Russellam ir samaksāts, lai izteiktos labi, bet... bet tas jau ir, bet tas jau ir, saprotat, tie braucēji jau ir šīs politiskie rupori, kuri nāk no komandām. Tie, kas brauc pa priekšu, tiem, protams, ka viss ir kārtībā. Tie, kas brauc pa aizmuguri, tiem labi, problēmas. bet vai tu dzirdēji Hamiltona pēc sacensības interviju? Ja godīgi, nē. Viņš izteicās, ka šī ir iespējams viņa visu laiku jautrākā sacensība ever. Ar šīm regulācijām, ko mašīnas mums nodrošina, iespējams, ka visu laiku jautrākā sacensība. Nebija slikti,
Visu laiku jautrākā? Nu, labi, bet es arī klausies, es piemēram, skatoties sacīksti, man bija. Es ļoti ilgu laiku mēģināju saprast, ko es tiešām domāju par šo. Jo ir divas puses, kā es to skatos. Piemēram, no vienas puses ir ākal, mēs jau bišķiņ pieskārāmies pagājušajā epizodē par to, bet tās labās puses, kas man patīk, ir ok, tev ir actions, tev ir tas, ka, nu, ok, tev tās pozīcijas laika mainās pa vietām, tie braucēji visu laiku mainās, notiek apdzen viens, apdzen otrs, bet tās nav īsti apdzīšanas, bet tas, kas tev notur interesi, ir tas, ka visu laiku ir actions, visu laiku tūlītās kāds aiziet garām, tur varbūt tās sadursme kāda būs, varbūt tās tur, grūti prognozēt, kas notiks. Es piekrītu tam, ka ir grūti prognozēt, kas notiks, un tu esi on the edge of the dīvāns, skatoties to sensību, jo tu nezini tiešām, kas notiks, bet tam, manuprāt, nav nekāda sakara ar racing. Tā ir tā otra puse, jā. Jo es nevaru zināt, kurš izstāsies, kuram sabloķēsies aizmugurējā as un tur izslīdēs līkumā, vai kādam beigsies baterija, kāds uzkāps uz mašrūmu, vai tā tur kā sauc bruņu rupucīši. No tādas perspektīvas ir interesanti. Bet skatoties tos visus racings, nu nav tā, ka tu skatos, pasaules līmeņa braucēji. Jo zin kā, varbūt tās arī tas, ko tu teici pagājušajā sērijā, ja tas sports kļūst pārāk neprognozējams, tad, zin kā, tu sēdi uz tās maliņas dīvāna, bet, vai tu vari pusstundu nosēdēt uz papēža reāli? Nevar. Tev gribas arī atslābināties šī dienā brīdī. Un tā otra puse, kas man nepatika, ka šitās visas, kā Rasels, piemēram, Rasels brauc pa to P3 vai P4 sākumā iz Hamiltonu, un tu domā, ok, tūlīt būs cīņa. Nē, vienkārši Rasels ieslēdz raķeti un taisnē vienkārši pabrauc garām pa stāvošam. Salādēja baču, pasēdēja aizmugurē visu. Jā, tā ir mainījies. Tas racings ir tik ļoti šogad izmainījies, ka mēs vairāk, ko mēs sapratām agrāk ar labu braucēju, labu braukšanu. Tur outbreakot, late breakings, tur braukt uz limita, plūstoši inputi. Tagad tas viss ir, man personīgi izstāsta savu svētdienas sportista aci, man tas vairāk līdzinās tādam tā kā, tev līkuma ieeja, tev galvenais ir līkuma izēja. Līkuma ieejā, tur, zin kā, viņi arī tur mēģināja late breakot, bet visi taisa to switch aroundu. Un uzreiz, tev galvenais uzreiz enerģiju deployot un maucam. Un tas viss enerģijas menedžments, tas viss liekas tā, Es nezinu, tas liekas, it kā es pat nezinu, ko domāt šobrīd, ja godīgi. Es esmu tādā, tas ir it kā interesanti, bet tajā brīdī tas braucējs vispār tiek izslēgts no šī aprēķina. Man liekas, tā ir tā lielākā problēma, kad ir teorētiski rēsīgi, tā kā interesanti, un nezinu, man brālis arī rakstīja, rīt, saka, ko grib, Kristor, ir interesanti, saka, tīpa kaut kas notiekās. Arī es šorīt no rīta piecēlu, skatījos, tur mēģināju kaut kāds brokastis uztaisīt paralēli. Nebija baigi daudz laika tādā ziņā, tur starp safety kāriem un kaut ko mēģināju. It kā visu laiku tiešām notiek visu laiku kaut kādas lietas, bet pietrūkst tas tīrais. Te es gribu būt ātrāks. Un viņi teorētiski, kā es jau arī iepriekšējā epizodē teicu, viņi ir piloti, kas ir ātrāki un ir labāki, bet tas pilnībā koncepts, ko mēs tiešām saprotam ar to pilotu, kas ir labs, ātrs pilots, ir šobrīd pilnībā izmainījies. Un tas ir, kā esam Miķels, lai rakstīja mūsu čatā, par to, ka Lewisam Hamiltonam jāmācās varbūt jāpaspēlē vairāk kaut kāds Xbox un Nintendo, lai samācītos visus tos spogus kruķīt. Un tad šobrīd tāda sajūta aptuveni arī ir. Tas labākais pilots ir, reāli kurš tur kruķīt. Varbūt tās tad ir DJs. Tad varbūt tas viss ir vienkārši jāsaprot, ka laiki mainās. Jaunajiem pieder pasaule. Jā. Jaunie nav redzējuši, kā nezinu, šumis sēž astē Hakinenam 10 apļus un tad vienā aplītā viņš taisa to late breaking un savāc to mašīnu aizbrauc tālāk.
Mēs jau esam pieredzējuši. No otras puses, mums jau ar DRS sāk radināt tagad. Tagad ir vienkārši DRS uz steroīdiem. Tagad visu laiku tur kruķās kaut kā un mainās ar vietām. Zings, man likās arī stulbi. Pirmajā posmā mēs piedzīvojām, tu jātos cik tur 16 apļus, kur Leclerc ar Russellu arī visu laiku tur cīnījās. Bet es kaut kā biju pat aizmirsis par to, cik tas ir ar tādu novēlošanos. Tas fights ir tāds ļoti izstiepts, kas varbūt ir forši mūsdienu tam TikTok laikmatam, kur mums dod visu saturu nenormāli daudz. To nākās pagaidīt vienkārši 2 apļus. Jo pieņemsim tajā Hamiltona un Leclerc cīņā, es jau biju aizmirsis, ka viņi cīnās. Un pēkšņi Leclerc atnāk atpakaļ pēc 2 apļiem. Tad Hamiltons atnāk. Un vienu brīdi mēs jau rakstījām. Likās, ka nav viss. Leclerc apzina. Jā, un tad Leclerc apzina. Un pēkšņi atkal paiet kaut kādi pāris apļi. Nē, Hamiltons ir atpakaļ. Tad beigās Hamiltons arī to noturēja. Bet ir tāds. Un ne no kurienes. Pēkšņi atrada ātrumu, jā. Pēkšņi salādē bateriju. Bet labi, atgriežamies pie tā, kas ir noticis, vai turpinam varbūt par sensību? Mēs varam paturpināt jo to. Šī nedēļa bija. Mēs varam ātri paturpināt ar to, kad plānots tomēr ir mainīt to tehnisko reglamentu. Un, lai viss nav tik slikti un ir iespējams uzspīdēs arī saule šajā sporta veidā, agri vai vēl. Bet jau tiek runāts par to, ka iespējams regulēs, viens variants ir regulēt iespējams jaudīgāku šo te superklipingu, bet tas padarīs mašīnas teorētiski lēnākas. Respektīvāk, braucējiem tad būtu vieglāk un efektīvāk bateriju lādēt, ja viņi to superklipingu sakruķī. Tad otrs variants ir samazināt kinētisko jaudas padevi, lai ilgāk un efektīvāk kalpo bateriju, kas arī samazinātu teorētiski jaudu. Papildus tam vēl tiek pētīts iespējas un varianti pastiprināt iekšzemes dzinēju, tīri pastiprinām dzinēju, lai tas ratio arī krītās. Man liekas, tas būs the way to go, jā. Man arī liekas. Stefano Domenicali gan pats pateicis, ka fani ir tie, kuru viedoklis viņam visvairāk ir bijis svarīgs vienmēr, un tos arī viņš paklausīs. Bet, ja tā tiešām būtu, es domāju, tad mums būtu lielpapainas gridgāls uz grida un uz V10 dzinēju. Jā. Tam gan laikam, ka es nepiekrītu, jo man liekas, ka F1 tas fanu daudzums, kas ir pienācis kopš Drive to Survive, ir tik lielāks, un ka tie vecie mēs jau esam mazākumā. Es jau vecie esmu mazākumā. Da nevar pat pasēdēt normāli. Nevar normāli pasēdēt. Un tur, es domāju, kaut kādai lielai daļai fanu, kas ir sākuši. Es negribu arī teikt, ka tas ir tik labi sportam, un man liekas tik forši, ka tas ir aktuāli, un F1 ir interesants. Un man liekas, tikai labi, mēs skatos ar draudzeni arī Drive to Survive. Viņai arī liekas interesanti. Tas ir ļoti forši. Bet no otras puses, mēs esam mazākumā. Labi, bet tad ejam varbūt tās. Manai draudzenei pilnīgi vienalga, vai tur V10 ir. Vot tieši varbūt tās domājam par tavu draudzeni vairāk, un varbūt Formulē 1 arī vajadzētu vairāk par tavu draudzeni domāt, jo principā mēs jau varam radīt. Pirmkārt, mēs varam sākt un šo sportu attīstīt. Labi, šitie būs atpilcēji ieteikumi, ja? Kā mēs varētu attīstīt Formulu 1 un iet vēl trakāk šajā virzienā, kur Formula 1 iet. 2 aliņi pirms sacensības. 2 aliņi pirms sacensības katram braucējam līdz 0,5. 2 ir ideāli. Līdz atļautajam limitam. 2 svārti. Vēl playoff sistēmu varam ieviest no NASCAR. Super, man liekas, tā lai čempi beigās vinēja pēdējā gonkā. Pilnīgi nepelnījis pilots čempionu titulu. Tālāk mēs varam live intervijas sacīkstas laikā. Tā, kad uz ausīm arī tu pasēdi un paprasti kaut ko. Jā.
Un es domāju, ka mēs varētu maskotu cīņas piedāvāt. Katrai komandai savs maskots, un viņi cīnās. Un domāju, Kaujās, cipa? To izdomāt, kā mēs to varētu viņi kautēt pa papildus punktiem, piemēram. Kad 2 top konstruktori, viņiem maskoti vēl beigās kaujās pēc sacīstas. Ap likām durēm. Un pa vidu, domājot par tavu draugu, mēs varētu filmēt mīlestības villu. Respektīvi, testpiloti un testpiloti. Testpiloti, katrs komandas 12 testpiloti sacenšas realitātes šovā, mīlestības un tas, kas uzvar, tas dabū uz nākamo sezonu reisītu. Šis ir ļoti labs, jā, tipā. Realitātes TV koncepcijā. Tā kā Formulē 1 vēl ir kur attīstīties. Bet, cerams, ka Dominikālī šo klausās un dzird. Un, ja tomēr viņš ir teicis, ka fanu viedoklis ir viņam vissvarīgākais, tad cerams, ka šeit ir vismaz 2 fani. Brīn, bet tur tie konstruktori McLarens un Williams un Alpīns ir diezgan pīst uz to. Jā, kas tur ir? Es arī lasīju par šo, un es īsti nesaprotu, kas tad tur, par ko tad viņi tur dusmojas. Pirmām kārtām, tāpēc, kad tas viss motors, hardwares un tas viss softwares viņiem ir iedots, tas pēdējais gala variants viņiem ir iedots nedēļu tikai pirms Melburnas bijis. Tā kā rekur jums ir nedēļa pirms gonkas motors ar visu softu lūdzu darbojieties, tā kā mēs esam izpildījuši savas saistības. Mērķis tikmēr vāc testos datus un vispār mērķis to motoru ir uztaisījuši, skatījos Aldu Putniņu podcastu. Viņi ir uztaisījuši pēc simulācijas, viņi dabūja, kad bija reglaments, viņi uzsimulējuši ir vispār to mašīnu, dzinējs, kā varētu izskatīties, un balstoties šīm simulācijām viņi ir lipinājušas par to mašīnu kopā ar īstām detaļām. Vienkārši sašutums ir McLarenam, Williamsam un Alpīnam par to, cik viņi ļoti atpaliek no mērša, bet tajā pašā brīdī viņiem taču ir tas dzinējs tāds pats kā mērsim teorētiski, bet tur tas tā baterija, respektīvi, kā viņa ir noprogrammēta, kurā brīdī viņa tev dod enerģiju, kā viņa tev dod enerģiju, kā viņa lādējās, tas viss ir atkarīgs no tā, kā tu viņu pats saregulē, un tev vajag zināšanas, un tās zināšanas šobrīd ir tikai mērsim pa lielo. Tāpēc, ka viņiem visilgāk ir, un tu viņu testēši. Un tagad ir atkarīgs vienkārši, cik ātri pievilks klāt Alpīns, McLarens un Williams, kā redzējām, šīs te komandas, lai gan nedēļa tikai bija starp gonkām, bet nāk klāt. No Alpīns, tur pa punktiem izzinājās. Alpīns forši. Labi, tas, ka McLarens noklājās, nevarēja zināt, kā viņiem būs. Mēs ierakstam arī šobrīd uz reizām pēc elektronikas problēma. Tāpēc, bet jā, tur... Norrisam bija elektronikas problēma un Piastrijā, es nezinu, kas bija. Jā, nav īsti saprotams, bet jā, abi negāja nodroši. It kā dažādas bet problēmas. Williams ierodas punktos. Kas bija nenormālākais pārsteigums? Labi, tur gan finišēja 15 vai 16 mašīnas finišēja. Laikam, jā, man liekas, ka pie 16, jā. Bet tas viss vienkārši liecina par to, ka Toto, kā jau īsts ārietis, mēģina kontrolēt visu, ko viņš var. Ja viņš kontrolē šobrīd Mercedes, tad viņš jau mēģina kontrolēt arī Mercedes motora izmantotāju komandas, ja tā es varu izteikties. Un papildus tam Toto Wolffs ir uzbidojis uz šo te Alpīnu 24% steiku. Kā mēs visi zinām, kad Alpīns ar Renault komanda tirgojās kaut kādas daļas tur. Ja vēlaties. Bet labi, tur sanāk, kad 70 kaut kādi procenti piedara Renault/Alpīnu, tad 24% piedara tam kā viņi sauc, Auto Capital, kas kaut kāda akciju sabiedrība, kas tad šīs daļas tirgo. Tad pirmās baumas jau tur no janvāra vispār par šo sāka runāt, ir, kad Horners esot izteicis piedāvājumu, viņš gan vēl nevarot atgriezties līdz maijam F1, bet esot izteicis piedāvājumu, jo Horners ir tāds smagsvars, kad ja viņš grib vadīt komandu, tad viņam noteikti vajag arī kaut kādus procentus komandā. Tas ir, lai viņi nevarētu izmest ārā. Jā. Jo viņš jau Red Bullā bija CEO vienkārši.
cik izmaksāja Red Bulls viņam? 80 miljonu poundu. 80? 80 miljonu poundu. 94 kaut kāda eiro. Bija Nedijs Jordans savā laikā būtu 10 komandas uz grīdu uzlicis pa 80 miljoniem. Un 200 grid girls, jā. It kā viss liekas skaidrs saprotam, ļoti normāls tāds ceļš atpakaļ Horneram uz F1, un mēs kā F1 fans un Horner, teiksim, arī kaut kādā veidā fans, lai gan es nezinu. Tu gribētu redzēt dikpikus vairāk. Bet es nezinu, vai es varu teikt vispār, ka man Horners patīk, ņemot vērā to visu, kas tur visas tās lietas, kas ap viņu ir notikušās, kamēr mēģināja viņu izdzīt ārā no Red Bull komandas. Bet, es laikam jau pārāk daudz to pateicu, tāpēc palikšu pie savu viedokļu. Man Horners patīk, es viņu gribu redzēt. Man liekas, viņš ir reāls smagsvars tajā F1. Un šo divu smagsvaru cīņas, Wolfs un Horner cīņa nav beigusies. Pat, ja Horners nav uz F1. Jo Wolfs esot piedāvājis arī. Kad varam nopirkt šos. Bet viņš gan tur runā ar Mercedes. Tur tā interesanta situācija, jo Briatore pateica, ka mēs ar visiem runājam. Tur ļoti daudz piedāvājumu vispār nāk iekšā. Un par Horneru viņš apstiprināja, ka Horners esot tieši interesējies, bet Wolf kontekstā nav teikts, ka Wolfs interesējās, bet Mercedes. Bet Wolfs vispār ir tāds daļdirsējs. Tā ir pilnīgi, protams, viņš ir vispār. Tā kā, man liekas, kad entās sezonas jau vai epizodes atpakaļ, es teicu, ka Wolfs ir viens no lielākajiem fucking oligarhiem tajā sportā, un viņš viens no lielākajiem manipulatoriem. Bet, labi, tu redzēji tā ziņa, ko viņš aizsūtīja Horneram. Gan skaisti. Jā. Tas gan bija forši. Tur viens ar otru šitā, viens otram atgriez atpakaļ servīt. Ļoti, ļoti forši, bet, kas man nesaprotams? Saprotu, kāpēc Otro Capital grib tirgot. Kāpēc Mercedes grib pirkt Alpine Renault komandas daļas? Es saprotu, tie dzinēji, it kā kaut kāda sadarbības partneri, tagad pērk. Kā politika, tas jau viss ir. Bet viņam ir Williams teorētiski. Pus arī Alpine. Tev jau vairāk, tev lielāka ietekme ir uz braucējiem, kurš braucējs, kurā komandā tiek iekšā. Bet labi, es no tāda Mercedes... Formula 1 tik politisks sportos. No Wolfa puses es saprotu, un tur tā problēma, par ko es viņu saku, ka Mercedes ir ieinteresēts, jo Wolfu es teorētiski saprotu, jā, pirmkārt, mana vispār baila teikt, es domāju, ka viņš vienkārši grib pačugēt Horneru. Varbūt. Kas ir arī, jo es neredzu, kāpēc, lai Mercedes gribētu asociēties ar Renault mašīnu. Saprotu, un no F1 kontekstā var būt, bet tādā globālā stiepienā, kāpēc Mercedes gribētu būt saistīts ar Renault, jo Williams ir sporta komanda. Un tur Mercedes ir tas engine providers, un tur it kā no tāda biznesa perspektīvas liekas kopā. Kāpēc, lai būtu Renault, nebija kaut kāds laiks, kad Red Bullam tur nebija kaut kāds Infinity Renault, Red Bull Racing, something, kad Vettels brauc. I guess. Kaut kas tāds, kur varbūt dīvaini, bet jā. Labi, McLarens arī bija Mercedes. Labi, bet... Okay. Varbūt McLarenam bija engine providers Mercedes. Bet nebija McLaren Mercedes? Jā, bet tāpēc, ka viņi bija bet labi, McLarenam un Mercedes visam vēsturiski ir... Tā kā BMW Zauber bija. Jā, ir diezgan labas attiecības, jo... arī tas F1 McLarens ir ar Mercedes dzinēju un tādām lietām. Kurš, jā, vēsturiski viņiem ir lielāka, bet šeit es nesaprotu. Redzi, varbūt tas arī ir saistīts kaut kādiem iela automobīļiem vai ar kaut kādām lemānām vai ar kaut ko, jo viss jau Formula jau neapstājās, pasauli jau neapstājās, tikai neriņķo apkārt Formulai 1. Jā, bet man tur tieši iztrūkst kaut kāds konteksts. Mašīna taisīs kaut kādu Renault, Mercedes busiņu jau no tranzīta kaut kādu. Vēl par oligarhiem runājot. Es varu piemetināt starp citu Horneram durvis nav cieta, kā neskumsti brāli, jo Horner vārds tagad ir piesaukts pie Aston Martin. Ir Aston Martins esot viens no labākajiem variantiem, kaut kāds tur Ferrari baumas esot pavīdējuši arī, bet tas man arī likās baigais stiepiens. Bet Aston Martins ar ņūji, Ferrari, tur tie itāļu mafiozo, neviens nelaidīs. Jā, viņi ir mafiozo. Horner pie galda. Aston Martins, man liekas, arī, bet tur nesot laikam tik labas iestrādes kā tam Alpine, bet man liktos,
kad Astons Martins ir way to go ar Ņūju kopā, bet es nezinu. Viņi esat uz Oasis konci pēdējā bijuši kopā. Oasis? Jā, Ņūjas Horner. Bet vispār parunājot, kamēr mēs esam pie Astona, un es domāju, vairāk nerunāsim pie Astona, tad Alonso izstājās Ķīnas gonku kādēļ pastiprinātām vibrācijām. Viņš nevarēja nobraukt viņam roku. Viņš ir bez rokām vienā brīdī. Viņš ar ceļiem stūrēja vienā brīdī. Zini, tā kā tu savu golfiņu. Jā. Nu labi, ja mēs ejam pie tā Ķīnas Grand Prix. Davai, jā. Un pirms mēs par to Ķīnas Grand Prix, tad pēdējā bauma, kas notika šajā nedēļā, bija BYD baumas. Jā, jo pēc tam, kad gadiem ilgi Formula 1 tirdīja vienīgo Amerikas automobīļu ražotāju Cadillacu, tad tur viņus ņem, tad tur viņus neņem. Tad, tad tur mums viņiem nav vietas, tad tur mums ir viņiem vietas. Lielam vārdam un Amerikas tirgum un viņi bija gatavi un ieinteresēti investēt mūsu sportā Formula 1 tik daudz. Un tagad Formula 1 ir nolēmusi, ka nākamais loģiskais solis būtu pilnībā pārdoties kādam nevienam nezināmam. Un nevienam nepatīkam un nepatīkošam. Un Ķīnas komunistiskās partijas subsidētam elektroauto ražotājiem. Jā, Formula 1 ir gatava BYD, mums vajag 13. komandu. Mums taču vajag šo elektroauto rūpniecības gigantu. Un varbūt tas iet kopā ar visu to cenzēšanu. Varbūt tās Formula 1 lēnām pārtapa pilnībā elektriku. Un kas zina, kurš atnāks ar lielāku naudas maisu. Un varbūt tās Abu Dabī vispār izdomās. Davai 30 šeiki paskatīsies. Bļāvis, tur ir amerikāņi, tur ir ķīnieši, tur ir eiropieši. Davai gada laikā uzlipinās kaut kādu apvienotu Arābu Emirātu komandu un savu vispār kaut kādu to brendu izdomās, un davai 14. komanda vēl arī iet iekšā. Kuram vairāk naudas, tas tagad ienāk iekšā. Tā īstais, jā. Tas laikam, ka liekas smieklīgi par to, kā viņi tā visa, iepriekšējo sezonu tā drāma par to, vai nāks iekšā amerikāņi, nenāks, un tad tur iekšējās balsošanas, tad tur Cadillacs maksā visām tām komandām, un tik grūti ir pieņemt to, viņi tur ņēmās, vajag, nevajag. Nē, tīrieši vispār varētu. Vispār, BYD vispār foršs mašīnas. Tur Tesla konkurēt. Ai, beidziet. Nauda jau nesmird, ja jau no elektrodzinēja nāk. Bet labi, ja man ir heits, tad par tām pretīgām BYD mašīnām man ir heits. Viņas tik nesmukas. Es nezinu, man liekas, ka neesmu. Jā, es nevaru. Vecais. Es neesmu nemaz tik vecs, bet kā vecs perdels teikšu reāli, kad, tad man vajag, lai kaut kāda vismaz tā mašīna, ar kur tu brauc, lai viņi vismaz vienreiz VRC uzvarējusi. Labi, sākās. Jā, bet man nepatīk. Godīgi sakot, vispār nekačā, kā saka. Labi, parunāsim par Ķīnas Grand Prix. Labi? Tas jau man sadusmoja. Ar savu BYD elektrisko. Starp citu, parunājot par gonku, Maksis brauks Nürburgrings 4 stundās. Jā, kas ir krūta, un viņam vismaz beidzot būs ko darīt. Man vispār gribētos redzēt Maksi karjeras laikā, viņš iziet pēc iespējas vairāk klasēm. Sidequests. Tā kā IndyCaros uzbrauc, NASCAros uzbrauc, Dakāros uzbrauc, tad vēl bobslejā beigās nomauc lejā pa Siguldas trasi. Pilots, jā. Jā, pastīties, kā viņam iet citur. Jo Ķīnas Grand Prix weekends nožēlojams. Red Bullam vispār. Krimināls. Nožēlojams. Ļoti slikts. Kvalifikācija. Tā kā reizpēsā es vēl teiktu, kad viņi bija šajā gadījumā best of the rest, es teiktu. Bija, viņš gāja garām, uzcīnījās līdz tai 6. vietai. Krister, es nezinu. Skaties, kopumā ļoti, 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 ļoti slikti. Bet viņš cīnījās par to 5. 6. vietu, kas tur bija best of the rest. Un kvalifikācija slikta, reizstarti. Tas gan ir interesanti, ka Maksim vispār neiet ar reizstarti. Nokrīt, cik viņš 9 pozīcijas zaudēja. Abās divās, gan sprintā, gan sacīkstā. Tā kā, krimināli, bet reizpēc, man liekas, ka viņiem, varbūt tas ir bet Hadžārs arī ir, redzi, reko 8. Ko mēs varam gaidīt? Reko Hadžārs 8. Tad Maksis tur cīnījās ar Gāzliju, nāca kaut kādā brīdī klāt Bērmanam. Bērmans labs. Bet reku tātad best of the rest, it kā, ja mēs sakam best of the rest. Bet viņiem arī baigi pavaicās, jo pirmā lieta, ko es biju jau pierakstījis pa sacīks, es domāju, vispār Red Bullam tā ļoti virspusēji
Redbullam nav ātrums netaisnais, ne līkumos. Nu jā, viņam līkumi ir lēnāki par Alpām. Sāķeres viņiem vispār nav, un tad es domāju, viņi sāk sacīkst vienīgi ar softiem. Viņi abi izgāja softiem. Un softi... Un vēl riepas viņam dilst nenormāli. Redbullam vislielākais greinings esot, un tāpēc davai sāksim sacīkst ar softiem. Nu tad, lai jau ir... Varbūt tās noriskēja, jo paveicās, kas tur izstājās. Bet viņiem ar safety car nenormāli nepaveicās. Viņi iegāja iekšā 10. aplī. Viņi iegāja 10. aplī kopā, kas tur bija. Viņi 4, tur man ir pierakstīts, ka viņi 4 tur kožās. Lawsons iegāja, jo Lawsonam Lindblats nāca no muguras virs. Un Lawsons arī galvenais tāds... Bļāviens, what the fuck? Kāpēc man Lindblats uzbrukt? Ko viņam darīt? Es zaudēju laiku. Tu zaudēji laiku ar sūdīgo braukšanu. Viņš stil fantazijā, man liekas, ka labāk par Lindblatu. Bet, Lindblats ātrāks. Šajā gonkā bija labi. Tā kā, tad viņš ienāca iekšā tajā 10. aplī, un tad tur arī uzreizām safety cars ar Strollu, ja? Strolls bija pirmais safety cars, kur palika. Ļoti smuks tāds sīnika skats. Pājiem labāk ejam rezultātiem cauri, iziesim par tiem braucējiem, parunājam. Labi. No beigām vai ko tur? Pa makiem mēs izrunājām. Pa Bortoleto un ar Albonu arī īsti nav ko runāt. Man vienīgais funkcijas ir, kāpēc es no Audi atteicos savā fantasijā, bija tieši šis iemesls, ka reliability, uzticamība šiem mašīnām nav. Audi tas ir tas, ar ko viņi atpaliek šobrīd no Haasa Točta, no Racing Bulls redzējām, ka Lindblatam bija problēmas ar dzinēju. Kur viņš saspinojās? Vai? Viņš sprintā izstājās, un viņš free practice'ā pirmajā nedabūja 2 apus, tikai dabūja uzbraukt. Un Audi, redzam, ka ir izteikts šīs problēmas, dažvien dažādākās. Labi, pa makiem mēs arī pieskārāmies, pa Lance Strollu mums nav īsti ko runāt vispār, es domāju. Nav, Alonso arī parunājam, Max Verstappens. Pa Verstappenu mēs arī esam runājuši daudz. Es domāju, ka ir ļoti liels risks, ja netiks sakārtots tehniskais reglaments, tad Maxis iespējams pametīs Formula 1. Viņš gan pats izteicās, ka viņš negrib pamest. Viņš runājot ar FIA, lai šo visu risinātu un uzlabotu šo sistēmu. Bet viņš kaut kā, šo sezonu, manuprāt, pat, labi, viņš nevar teikt, ka viņš labi izsakās par jauniem reglamentiem, bet viņš pat pagājušajā sezonā tāds sajūt, ka skarbāk izteicās par viņiem. Šogad viņš tāds liekas, kad sapratis savu likteni. Samierinājies. Jā, samierinājies ar savu likteni, domā par Nürburgringas 24 stundu sacensībām, kas man liekas interesants tajā kontekstā, kad es skatos Mercedes autosportu Instagram kanāls, kas esmu Verstappenu mašīnu. Esam forši. Bet viņi ļoti lepojās ar to, ka Max pārgājis no Ferrari uz... Starp citu, par tām visām bāmām runājot pagājušajā gadā, gan jau, ka šito arī viņi kārtojas tās jahtas ar Toto. Visticamāk, tas ir tas, par ko viņi runāja. Jā, tā kā es par to iedomājos ko es gribēju teikt par Maksu vēl, es neatceros, bet samierinājies likteni un viņš izsakās diezgan ok. Un es domāju, ka viņš neies prom. Viņš šobrīd izsakās, ka viņš negrib gluži doties prom, viņš grib, lai vienkārši Formula 1 ir normāla. Viņš saprot, tāpēc, ka Maksis ir tik kā braucējs pārāks pa visiem citiem braucējiem, ka šie jaunie noteikumi tehniskie neļauj viņam to parādīt trasē, jo apsties Hadžārs neatpaliek neko daudz no viņa. Gan kvalifikācijā, gan racepace'ā. Šīs mašīnas, tāpēc es saku, Maksis nevar parādīt to savu skillu. Baterijai talants uzspiest, talants man ir uzspiest baterijai pogu, un tad man aizlido mans kuģis tālāk. Bet viņš arī, godīgi sakot, bija šī. Tas varbūt ir arī mašīna, bet pieņemsim tā, ja mēs tur savalkam tādas varbūt paralēlas, pieņemsim, kā Hamiltons Hamiltons reāli stragaloja, teiksim, tajā downforce iepriekšējā ērā no 2020. gada. Tur gan Mercedesā viņam negāja, gan pārgājis Ferrari netika klāt, tur Leclerc pārliecinoši labāks, tur Russells labāks Mercedesā. Tad tagad viņš tādu sajūtu nedaudz, kad ir atguvis formu, ir atdzīvojies. Bija šī izstāsta, ka Maksis netiek arī galā ar tā formulu kaut kādā veidā. Man, diemžēl, es nezinu, varbūt es pāragri izsakos un varbūt kāds man var teikt, ko es runāju, bet viņš sūdzās vairāk kā citi tieši par tiem sistēmām, reglamentiem un kā vispār tā formula brauc. Un es nezinu, cik daudz tas ir Red Bulla
Red Bull vaina tieši, Hadžārs arī saka, ka viss bija sūdīgi, it kā teorētiski. Bet, labi, man tā doma, ka varbūt viņam šie reglamenti nav vispiemērotākie, tā kā ejam tālāk. Sergio Peres. Sergio Peresam dienas highlights. Vienīgi, saprotu, Sergio Peres dzīvo pēc šī slavenā Formula 1 citāta, ka vienīgais konkurents tev ir tavs komandas biedrs, ko viņš mēģināja izsist sacīkstu startā. Tik muļķīgi. Bet pārējā sacīkstē gan Bottas, gan Peres vismaz fantāzija, ja viņi jums ir, tad viņi nenes mīnuspunktus, jo atkal nočunčināja līdz beigām, un vismaz savāca datus, savāca aplis, tas, ko Astons nevar izdarīt. Tādā ziņā forši kaut kādi dati būs, un es teiktu, ka Kadiljākam beigās 13. 15. ļoti labs rezultāts. Principā ļoti labi. Izdevies weekends. Tas nekas, ka visi aiz viņiem ir izstājušies. Tas nav būtiski. Tāpēc, ka viņi nākamajā marketinga, nākamajā prezentācijā teiks, mēs bijām 13. un 15. Nevis 21. un 22. Jā, bet, Sergio Peres, Vieja arī šī podkāsta laikā jau iemantojas teicienu viss, kas sniegs bombas vai varbūt vēl kāds ir sētnieks. Un šodien viņš pierādīja savu vērtību, jo, zini, Ķīnā tu esi Kadilieks, zini, kā māksis apzinies savu likteni. Tā kā brauc, un tā epizode nebija tāda arī, ka tur nebija ko darīt, kur nebija kur likties. Tā bāze deguna vienkārši, bet īstenībā tas vienkārši ir tik muļķīgi. Sergio Peres tā izcilāts, tur teica, ka viņu tur Red Bulls esot nerfojas un makšu komandu. Tā netaisa sūdz Kadiljākā. Man liekas, tik smuļķīgi. Bet tas ir dīvaini, jo tas ir ļoti dīvaini paskatoties uz tik pieredzējušu braucēju kāds Sergio Peres, kā viņš Melburnā tur ēdās Lawsonu uz dzīvību un nāvi. un kā viņš tagad startā, tomēr gribētos ticēt, ka braucējs ar tādu pieredzi būtu nedaudz apdomīgāks, nedaudz gudrāks. Un ja mēs paturpinām pa pieredzējušu braucēju, kurš pieļauj ļoti pārgalvīgas un stulbas kļūdas, tad nākamais ir Okons. Kandidāts vienkārši. Tur nebija pat. Tur pat durvis nebija pat pavirs atvērts. Tur vispār pat sprauga nebija, kur viņš bija iztēlojies. Kur viņš tagad Okonam, kur viņš tagad Kolapinto ies garām. Tur nebija. Zini, kur tā lifts vērās ciet. Un tu pirkstus iebāz. Tu bāz pirkstus iekšā, kājbāze. Tur vecais padomu laika lifts. Te nav automātiski. Viņš mēģināja tā kā ir, kur Amerikā cīsiņas bāž tām mašīnām, kurām varās ciet bagažnieki, kur mēģina, kur tev ir tas, es nezinu, kā tā sistēma saucās, kas tev tā kā... Automātiskais bagāžnieku vāks, kurš pamana, ka ja tev bērnam pirksti tur ielikt, jā. Alkons pamēģināja, izrādās, ka tur nebija, jā. Viņam nebija tas bagažnieks automātiskais. Arī, muļķīgi, ar Kolapinto tur... Viņi jau, kad ēdās pirms tam, es domāju, šie divi ir perfekts miks tādam kokteilim, kas tūlītās sprāgs un kaut kas notiks. Labi, tālāk. Lindblats Racing Buļļi. Lindblats ātrums ir gan, jāsaka, diezgan tāds karstgalvīgs arī, man liekas. Nē, nepiekrītu. Es domāju, ka vienkārši bija pa maz apļu viņam pirmajā free practiceā. Pēc tam viņam tas motors nosauca. Es domāju, viņam bija pa maz references punktu, un līdz ar to viņš bija nedaudz uz pakaļējās kājas, teiksim, tā visā weekendā, kur es biju pārsteigts, ka Lindblats, kur sēdēja Lawsonam aizmugurē, viņš izskatījās ātrāks, un ka, teorētiski varbūt tās viņš būtu tur, labi, nevis jālaiž garām varbūt tās, bet, ka viņam tas spējas bija tiešām. Un labi iesauc to Lawsonu novāc no ceļa nozdevai, tad nāca pitos iekšā, un lai viņi abi var mizot katru savu gonku. Bet tehnika pievīlījās šoreiz Arvīdu, un tā otra doma, kas man raisījās skatoties sacīksti, bija tā, ka Lawsonam ir vitāli svarīgi parādīt šogad, ka viņš ir ātrāks par Lindbladu. Bet viņš izstāsta, ka šobrīd viņš pat nebūs. Jo Lawsons brauc jau kuro sezonu. Tas, ka viņu par rukiju uzskatīja 3 sezonas pēc kārtas, Lawsons brauc jau 4. sezonu, 3. vai 4. 3. man viņš ir bijis F1. Jā. Un, zin kā, varbūt nav lēmts, tad tomēr. Varbūt tās, ja tas Arvids Lindblats Džeks, kurš ienāk Formulā 1 un 1. 2. gonkā jau
rāda tiešām. Man liekas, ka Pēcā viņš ir. Es neredzu, kurš šobrīd Lawsons būtu ātrāks. Man liekas, Pure Pace Arvids ir ātrāks, un tas viņa, tā teiksim, tie griezti noteikti ir augstāk. Griezti taču ir augstāk. Bet Lindblats, ir rukijs, un tā kļūda, kur viņš pieļāva, kurā tur sacības beigām nospinojās. Redzi, tur Maksis ar tādas kļūdas pieļāvās, un man liekas, ka tās jaunās, liekas, bet tā runā, kad jaunās formulas ir ļoti tādas raustīgas tieši aizmugurē. Jūtīgas. Sensitīvas. Jā. Maigas būtnes. Jā, maigas būtnes. Nevar viņas tur tā baigi raustīt. Nevar, jā, tā kā, un tāda kļūda no rukī, kinda jau stulba, bet es domāju, ka kopumā piedodam, un teiksim, tur sacensība neko tur baigi nemainīja. Tālāk par Niko, tev ir kaut kas, jo man godīgi sakot īsti nav. 11. vieta diezgan foršs rezultāts Audi, bet knapi pie punkta. Nē, normāli. Viņš tur brauca visu weekendu, man viņš bija fantasijā, man bija tik žēl, ka viņš ir noklājās arī sprintā. Viņam tas Audi vēlreiz, es domāju, bļāviens, kā man var neveikties. Un kopumā labi, kopumā ok. Tā 11. vieta ir ok, forši. Kā nebūtu Pace bijis Alpīniem tāds, kā viņiem bija, viņš būtu punktos. Alpīna pārsteidz gan Kolpinto 10. vieta. Būs tāds punkts Pace. Vienu džeku vajag piesaicināt. Brietori atnāk un sakārtoši. Man personīgi liekas, ka gan Alpine, gan Williams, gan McLaren paliks tikai ātrāk. Ja viņi to motoru pielāgos, vai viņi skatīsies tur. Viņi kaut kā var skatīties, kā Mercedes deplojo to bateriju, jo tā informācija ir pieejama. Varbūt tās, nezinu, cik padziļināti, bet aptuveni, jā. Un, Karls Sainz arī man bija prieks, ka viņš iebrauc punktos, bet Karls Sainz izskatās ļoti bēdīgi, ļoti sašutis, un es domāju, ka viņam arī Fāters katru dienu atgādina, vajadzēja tev uz to Audi iet, kad es tev teicu, ka bija jāiet uz viņu. Un, redzēsim, kā būs, bet Karls Sainz pats saka, ka viņi ir tālu, un arī ar midfield mašīnām viņiem nav ko sacensties īsti. Viņš bija pārsteigts, ka viņi varēja vispār pacīnīties midfieldā šodien, tā kā, un kas tur tālāk. Mums taču ir vispār karstās ziņas, kad tomēr Hadžārs un Antonelli nolīko informāciju diezgan pareizi, un nākamie 2 posmi Bahreinā un Saudī nenotiek. Jā. Nē, bet pagaid nākamais Japānā. Tie 2 aprīļa posmi. Jā. Bet viņi, cik es saprotu, viņi nav atcelti pavisam, viņi ir tā kā pārcelti pagaidām. To es varbūt nes, bet viņi... Jo viņi ir postponed, nevis cancelled. Ķīna, Japāna, Bahreina un Saudija. Tad Kaldof, jā. Nē, šobrīd mājaslapā rādās Kaldof. Okay. Bet es domāju, nebūs pārsteigums, ja viņus ieliks kaut kad bišķiņu vēlāk sezonā. Will not take place in April while several, substitutions. Okay, it was ultimately decided that no substitutions will be made in April. Also not take place during their schedules. Okay. Jā, labi, nezinu, redzēsim. Šobrīd laikam nekas skaidrs ir tas, ka nekas nav skaidrs, bet Bahreina un Saudija 4. un 5. posms tad mums šobrīd nenotiek. Kas būs labi tāda pauzīt, ne? Atpūta. Komandas varēs vairāk piestrādāt pie savu mašīnu izturības un būs interesanti paskatīties, kā tad pēc šī pārtraukuma izskatīsies, kāda būs spēku samēra, jo grūti prognozēt, tagad ir no posmējot. Labi, paķidājam galvenos keksus. Ātri 2 vārdos Lawsons izspieda vairāk nekā es gaidīju. Gasly arī P6 ļoti labs rezultāts. Es domāju, Briatore ir uzsūtījis galdu normāli Alpīnam pēc sacīks. Un kas viņi nebija tā vieta, ja tā mēs pastamies Gasly, 6. vieta, un mēs ieliekam Maksi vēl tajā bildē, labi, Maks izstājās. Tajā laika ziņā, viņi, principā, visu to sacensību, kas bija forši, viņi turējās ap to best of the rest. Kas, protams, ir kaut kāds laiks no galvenajiem keksiem, bet, stila opcijas reāli bija. Nav tā, ka tur tikai tāpēc, ka visi izstājās, viņi tur bija, labi, Maki tur, protams, un kaut kur arī tur būtu pa vidam, bet tajā reizpēsā, viņi nebija tālu, tā kā visas iespējas arī Bērmanam Hāsam. Bērmans apliecināja to, ka Ferrari viņš ir jāparaksta. Ferrari viņš ir pēc iespējas ātrāk jāparaksta. Labi, pagaidām jau nē.
Kur viņu likt? Nav jau, kur viņu likt. Hamiltona vietā. Tā, ko tu saki Hamiltonam? Šodien Hamiltons parādīja, kurš ir tētuks. Hamiltons parādīja, jā. Hamiltons ir paēdis, jā, kāds es arī gaidīju, ka Hamiltons būs, tāpēc, ka Ķīna viņam ir bijusi vēsturiski viena no veiksmīgākajām trasēm, viņam te patīk, viņš jūtās labi, izņemot 2007. Gada bēdīgi slaveno. Bet varbūt tās tieši tur arī, ja mēs par karmiskajām lietām runājam, iztērēja visu savu slikto karmu, un tagad viņš ir atpakaļ. Tādā ziņā, jā, es biju gaidījis daudz no Hamiltona, un viņš arī visu izdarīja. Iespējamo P3 ar Ferrari ir principā uzvara šajā sacīkstē, jo vienīgais konkurents, ar ko viņš varēja cīnīties, Charles Leclerc šajā sacīkstē, viņš viņu, pielika pie vietas, teiksim tā. Jā, ļoti. Tikai tu rakstīji mums čatos. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka Leclerc ir 0,3 ātrāks par Hamiltonu. Maybe, bet šajā gonkā tas ir mans viedoklis personiskais. Tas tikai mans viedoklis. Tad jau redzēsim. Bet, Nē, es kopumā piekrītu arī, ka Leclerc ir ātrāks par Hamiltonu tādā sezonas griezumā laikam. Bet bija tik patīkami šodien skatīties Ferrari cīņas un tik labas cīņas. Ļoti labas, ļoti tuvas, bet nebija tādas, nebija pabraukšanas garām. Divas formulas ar vienādām. Tāpēc, ka vienādas mašīnas. Ļoti, ja viss pārējais likās sintētiski, šis likās īsts. Bet žēl, ka nebija barbecue wings. Jā, baumas bija, teica, ka ņems, bet kāpēc tad nebija? Uzlika pirmajā free practiceā un tur sanāk tā, ka Hamiltons nospinoja, tāpēc, ka tur sanāk tā, ka tā, kad tu bremzē, viņš neaizvarās pietiekami ātri, tur vēl pussekundi vajag. Tur vajag sakruķīt viņu bišķī savādāk. Vispār pastīties, vai viņiem ir tiešām tāda priekšrocība taisnēs, jo man viens video, ko īstenībā varam izvilkt arī tagad ārā, paskatīties, kā gāja. Man nebūs skaņa, bet principā šis te attēlo to. Respektīvi, Formula 1 bija uztaisījuši infografiku pēc pirmā praktisa, ka Mercedes ir pa 0,9 gan garajā taisnē ātrāks. 0,9. Tas ir viss ātrums, ko viņi iegūst, ir garajā taisnē, tāpēc, ka līkumos ātrāk bija Ferrari. Yeah. Jo Ferrari izstāsta arī par tehniskiem reglamentiem tālāk. Tur runājot, skaņa ir, starp citu. Ir. Bet ir super. Ir? Jā. Viņi nevajag. Labi, bet respektīvi skaties. Pagaies bišķi klusāk, varbūt savēju telefonu tieši. Man ir. Labi. Respektīvi, kur viņi sasniedz top speedu, kas ir taisnas vidū. Jā. Top speeds, tas ir pēc pilnas bačas, viņi abi pilnu baču iet ārā. Top speeds, ko viņi sasniedz, ir 329 km/h Ferrari un 332 Mersim. Un kur tad šis te pārsvars rodās Mersim pār Ferrari? Ir tā taisnas otrā puse, kur sākās šis superklipings. Mersim viņš sākas lēnāk, un Mersim viņš nepatērē tik daudz enerģiju. Un to mēs varam redzēt šeit tālāk video. Tur tāda ļoti patīkama pieaugušo video. Jā, tas tā ir komplicēts. Skaties, kā krīt vienam, kā krīt otram. Jā. Daudz vēlāk. Un tā atšķirība ir, Ferrari zaudē 40 km/h, un viņiem ir superklipings, Mercedes iztiek ar normālu klipingu, un viņi zaudē tikai 29 km/h, kas uz sacīkstes griezumā ir kosmiski. Jā. Labi, tur varbūt tās nebūs 0,9 tajā taisnē, bet tur tāpatās pārsvars ir diezgan liels un jūtams. Jā. Tagad noplīdus informācija, ka Ferrari, atskatoties uz pēdējām cīņām, iepriekšējās divās gonkās, Ferrari domā ieviest tomato rules. Kas ir tomato? Nevis papaya rules, bet tomato rules. Varēja vismaz pizza rules vai kaut ko tādu, bet par ko prieks? Man vispār ļoti liels prieks par Kimi Antonelli. Mālicis otrais jaunākais čempions aiz Maksa Verstappena. Otrs jaunākais sacīks uzvarētājs. Es gribēju to teikt, jā. Un aiz Maksa Verstappena, kas nav slikts, kā saka, klubiņš, kurā būt. Un
Tas podiums, laikam, man ļoti patika arī, godīgi sakot, no visu podiumu. Man liekas ļoti forši, ka tur Kimi Antonelli, tas fucking George Russells, fine, bet Hamiltons tur arī. Un Bono. Un tur tāds super trio, un tad Džordžam Russellam atkal vajadzēs, jo nāk klāt apskauties. Jo bija tāds, man liekas, pēc sprinta laikam, ja? Nevajag pēc kvalifikācijas moments, kur Russells un Antonelli ar Hamiltonu apskaujās un iet tā kā fočēties. Tad Russells tā neveikli blakām, tā pieliksim kaut kur. Un vispār man Russells vēl joprojām besjāra. Labi, bet arī, labi, būsim godīgi, man liekas. Antonelli nav nekādas izredzes Russells sezonas laikā. Nav par to runa. un ka šīreiz viss ir tāpēc, ka es domāju, kvalifikācijā apstākļu sakritības dēļ labi paveicās Russellam, ka viņš dabūja vispār to aplu uzgriezt. Tur kā vecajos labajos laikos. Beidzās formula un aizgāja pēkšņi. Bet viņi galvenais divreiz viņi restartēja. Viņi restartēja vienreiz, negāja. Labi, vai vēlreiz norestartēt. Jā, tur viņi tas inženieris teica, ka viņi uztaisīja labāko triku IT nozares vēsturē. Labo triku restartēšanu. Restartējumu izraujumu ārā kabeļu un beigās aizgāja. Redz, kā strādāt. Tas gan bija interesanti, jā, ka viņš uzlika to P2. Bet, P2 kvalifikācijā. Bet sacensībā, viņam negāja arī nemaz tik viegli. Tā kā viņš tur netika garām tiem Ferrari tik labi, kā gribētos. Un tad, kad viņš jau bija ticis garām, bija 6, gandrīz 7 sekundes līdz Antonelli. Un, viņš nevilka klāt, tur nokrita vienā brīdī vispār uz 8. Bet tur, redz, tagad arī tas, kas man nepatīk, ir agrāk, pieņemsim, ja kāds nokrita pa sekundi, tur pusotru kaut ko tādu, tur ir vai nu kļūda, vai nu tad tas būs tā kā kaut kāda korelācija, tagad visu laiku kritīsies. Tagad nokrīt pusotru sekundi, hops pienāk klāt pusotru sekundi, tad skaties, kas tur notiek, 8 sekundes, tad atkal 6, un tur tā grūti saprast, bet viena lieta, ko es gribu pateikt pozitīvi par Russellu, kad viņš vismaz bija pirmais, kurus dzirdēju, kurš teica, ka no grip ir. Un ka man nebija visa sacensība jāklausās, ka nav bača kādam savādāk. Es domāju, viņš tāpēc, ka ar augstiem hārdiem viņš neuzsildīja tos hārdus pietiekami, tāpēc arī viņam nebija. Bet man bija patīkami. Un otra lieta, ir milzīga atšķirība, ja tu brauc tīrā gaisā un kad tu brauc netīrā gaisā, acīm redzot arī, jo tur Antonelli brīvi pūta projām un Russellam atkal bija grūti. Un tas bija tas, pa ko es nedaudz uzvilkos kā Ferrari fans, es nesapratu. Kāda vēlna pēc gan Hamiltonam, gan Leclercam ir jāsāk pierādīt vienam otram, kurš ir ātrāks, ja viņi varēja bišķiņ ar team orderiem, tā kā to Russellu varbūt paturēt aizmugurē, jo tur sanāk atkal, tur varbūt nesanāk tik gluži tāds DRS trains, bet tur tāpat tā sanāk, zini, tev brauc, kurš tur bija Hamiltons vai Leclercs nav svarīgi pa priekšu, otrs sēž astē, tev ir aizvērš, tu esi ātrāks taisnē. Un līdz ar to tam Russellam ir grūtāk tajā taisnē tev aiziet garām. Tur viņš tāpat tās ir iespējas to bateriju teorētiski kaut kādā aplī. Bet tomēr man liekas, ka diviem to vienu ir vieglāk nosekt. Un man nelikās īsti loģiski tā cīnīšanās starp Ferrari pilotiem, jo beigās viņi zaudēja. Gan Antonelli aizgāja prom, gan viņi cīnoties, dabūja bišķīt paši paratoties, un līdz ar to tur Russells vienu un otru nokļuva. Vai tu domā, ka tas būtu konceptuāli kaut ko mainījis? Sacensības beigās viņi zaudēja 20 sekundes. Bet... Un tad kāpēc, lai tu kā vesērs liktu kādam tur... Tāpēc, ka tas ir liekas risks. Tas ir liekas risks. Tas ir liekas risks, ka pirmām kārtām viņi var uztaisīt satiksmes negadījumu. Jā, papīri jākārto. Varbūt es vienkārši esmu tāds vairāk piekritējis. Es vienmēr esmu advokatizējis, ka ir jābūt komandā pirmiem un otriem braucējiem, un komandas labā tas strādā vienmēr labāk. Un Ferrari iepriekšējo gadu taktika, bet vecā labā Rosa Brauna un Žana Toda taktika vienmēr bija ķipa vienlīdzīga abiem braucējiem, bet viņi darīja tā, ka pēc trešās startās gonkas, kurš ir pirmais, tas arī tad būs pirmais. Labi, tas teorētiski cīņā par titulu, es to saprotu, bet šajā gadījumā, tur viss jau ir, jau ir uzrakstīts scenārijs. Sīkums, un arī, kā viņi cīnās. Lai jau brauc teorētiski, un reku vēl otrā gonka, nav pat vēl trešā. Jā. Tādā ziņā Hamiltons brauc kā dievs, kopš viņš ar Kim Kardashian, viņi sagājas kopā, un abi divi ir izslēgti
noslēguši viens otru lāstus, un es gaidu, ka Kim parādīsies boksos pitlēnā kādā sacīkstē arī. Miami iespējams. Kā bija, jā, Hamiltons. Vispār ir tāda informācija ienākusi par to, kad šis pāris esot ļoti laimīgs šobrīd, kad esot ļoti labs mečs un Hamiltons esot beidzot atradis savējo īsto cienīgu kundzīti un vispār tas attiecības esot ļoti labas. Nepavada tik daudz laiku, kā gribētos, jo abiem esot ļoti, ļoti saspringti grafiki. Bet līdz ar to visu katru dienu no paduka sazvanoties. Tāda informācija esot ienākusi iekšā no kaut kādiem Kimai piesaistītiem cilvēkiem. Kā saka, daudzas paplātes, bet visu līdz, kā saka, galam arī ēd. Un prieks. Es ar draugiem tieši runāju. Kinda jau makes sense. Jā. Vispār Zini, kā Hamiltonam arī pārīts. Karjeras beigas, tomēr viņš var sākt pievērst uzmanību vairākam citām lietām, nevis formulai savai mašīnai. Lai gan redzēju, es gribēju iedot Photo of the Year jau Ķīnā bija nofočēts, kur Hamiltons skatījās uz savu Mercedes mašīnu. Tad es domāju, tas ir reāli pieteikums šī gada fotogrāfija no Formula 1. Zini kā, nobeidzot, mēs varam varbūt tās, pirms vēl Melburnas bija... Pirms vēl Melburnas braucēji bija dusmīgi par to, ka izrādās starp viņiem ir viens stukačs. Jo viņiem bija slēgta sēde ar FIA visiem braucējiem, un tur viņi izkratīja sirdi visiem, kas tur nepatīk, un uzreiz kā sēde beidzās, tā visi mēdī uzzināja, tāpēc, ka viens nostačīja, viens pastāstīja pilnīgi visu. Un varbūt tās mēs varam uz 3, 2, 1 nosaukt. Ja tas nav. Nosaukt uzreiz, ko mēs domājam, kurš stukačs. Ja tas nav, tad George Russells. Jā, es teiktu Strolls, bet Russells ir ļoti labs. Mēs nezinām, kurš tas ir. Viņš pie skolotājas aizgāja. Jūs mums mājas darbu neuzdevāt. Russells ir īstenībā labāks par Strollu. Strollam vispār viņš šeit šajā teķi. Viņš jau nezina vispār, kas notika tajā sanāksmē. Strolls vienkārši pist. Labi. Ar to mēs šodien arī beidzam. Fantasiju mēs neizrunāsim, tāpēc, ka fantasija īstenībā baigie zvēri. Visi tie, kas piedalās fantasiju, jūs tur labi liekat komandas. Es tur šogad jau krītu no Midfield ārā. Es jau esmu tā kā Aston Martins, es iegāju ar ņūju un ar jaunu. Starp citu, Aston Martins klīst baumas, ka Aston Martin, ka ņūjas esot atradis loophole reglamentā un ka viņiem ir kaut kāda fleksija grīda tam Astonam, bet to mēs pagaidām nejūtam, neredzam, tā kā par to mēs neuztrauksimies. Tad varam finišēt varbūt ar Fernando Alonso citātu. Ļoti svaigu pēc šīs sacensības, kad šobrīd atrodamies pasaules čempionātā bateriju ražošanā. Baterija pasaules čempionātā. Baterija pasaules čempionātā. Labi, paldies, ka skatījāties. Ieliekat īkšķīt šam epizodei. Paldies, ka skatījāties. Ieliekat īkšķīt šim podkastam, šai epizodei. Un tiekamies jau nākamajā epizodē pēc Japānas Grand Prix. Jā, es kā Kimītā. Kā saka. Paldies, ka skatījāties. Čau!